šos garšīgā kafijas apcīt. Un ko atkal braucam uz Pūras mednieka kluba medību platībām. Pagājušajā reiz mums bija, kā būs šoreiz, braucam, skatāmies, kā būs šoreiz. Palaida. Paldies, Toma mamma, ka palaida Tomiņu uz medībām. Smagi bija jāstrādā, lai varētu. Smagi jāstrādā, jā? Jā. Tomiņš strādā pie sevis mājās. A, kurš strādās mežā? Es nesaprotu. Kurš strādās mežā? Tomiņ. Oh my god, nu Tomiņš kaut ko uzbūris tur skaistu, jā. Jā, Tomiņš. Būs tev kāpnīca uz otros. Neviens to nezina. Bet mēs mēģināsim šodien uzzināt, kuram ir lepnākais ierocis. Paldies. Priekšniek, tu klāt, jā? Rostēju redzēt. Bet tu zini, tu nebija pirmais atkal. Tu atkal esi pēdējais. Es no 6 šorīt. O, nestāst. Jā. Viņam vajadzēja būt jau 5:30 vakar šeit. Bet... Tātad. Ideāli visur rasiņu zālē, katra... Kas tev pa ieroci? Kā tev saucās ierocis? Mausers M12. Mausers M12. Mausera cena? Patreiz, es domāju, pusotras. Pusotras. Tātad Patreiz. sākam ar pusotras Mausers. Izskatās smuki, man patīk. Nu tagad mēs meklēsim, kuram ir lepnākais šī kluba ierocis. Pat šitā lode ir lielāka. Man šitas ir 43. gada, 40. gada. Jā, šitais ir 1906. gada. Tas ir 38. Ne 38. Nu kā, visi mednieki iet no armijas. Tas ir 1906. gada. 1900. Kalibrs. Ot, ja zināt visu tās fīčas tur par tām lodēm, medību, tad būtu arī interesanti. Bet ne, mednieki jau paši zina. Viņi tur. Es jau atvainojos, frančūžu kungs, jūs esat francūzis. Jums jau iesaukt francūzis. Čau, Kristīņa. Kristīņa, pacies, ko es atvedu daudz. Tīksnīs. Nu, malats. Čau. Šodien būs, ja, kaut kas? Šodien būs. Es ceru. Man liekas, ka vārdus tikai būs slapjumā. Nu, nav tik slapj jau nav, kā tu stāvi. Sauer 202. Otrais, jā. Jā. Sauer 202 un aptuvenā cena? Nu, teiksim, tā uz šo brīdi kaut kādi 2500 savā laikā bija stipri dārgāk, bet es esmu nomainījis visu. Te ir laidni nomainīts stobrs. Tātad ir modificēta uzlabojums? Jā, uzlabojums. Man kā krēlim man vajadzēja stipri labāk, lai būtu un ērtāk turēt rokās. Līdz ar to es viņam pasūtīju rūpnīcā, lai man atnāk visu komplektu. Gan laidni, gan stobrs, gan liesmas slāpētājs. Super. Esmu apmierināts. Tātad mēs esam nonākuši līdz nākošajam līnim 2,5. Tas ir stadijā sākumā. Viss, kas pārējais, to mēs neskaitām. Nu, kā lai Blāzers L8. Jā. Šāds. Jā. Sorovskis opticiņš, ļoti labi. Jā. Tālšaušanās. Es apmierināts ar to. Jā, ļoti apmierināts. Šodien būs rezultāts. Aptuvenā cena? 6000. Tātad 6000. Meklēsim, kuram šodien būs visdārgākais ierocis visā klubā. Gāties dabuju. To Ko tu te? Nu, tu te Uzbādies savus triķīt mazo, ka man riktīgi savilci ir. Kur tu te tīzot cauri? Ko tu lamājies? Kas tev doktor? Agresīvi noskaņoties vien. Agresīvi beigsies tūlītās. Nē, nu sad tos triķīt, tas jau, bet, nu, jā. Nu, labi. Aizpēc zinējiem. Punkts var bez veicis atnāk. Kur veicis tiek? Pēkšņi šodien agresīvi noskaņots. Visiem iedod iekšā. Okultas zemgaļi atbraukuši palīgā ir. Prieks jūs visi vīri redzēt. Sirsnīgi sveicināti Pūras mednieku klubā. Es sveiks! Smuki. Aitu sola skaistu. Mēs iesim meklēt Pēc vizuālās Kristarāciju. Daudz, pagājuši reiz bija taisni tāpat beigās tikai viens. Tu jau vismaz nekur redzēji pabiedus. Piedod mums garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Piedod mums garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem.
Nododam jūs gādīgajās medību vadītāju rokās. Lai viņš iet tālāk. Reku ir ceļš, reku ir Vēzgals upe, reku ir viens tornis un šitam ir otrs. Ierocim, es jau pasaku ierocē, man jau otrs mednieks, es viņam prasu, parādi man, ieroci, un viņš man ved mašīnu, kas man pa mašīnu darba mašīnu? Es saku, kāda mašīna? Es tev prasīju, taču ieroci. Es tev tikko teicu ieroci, tu man parādi man ieroci. Mednieki domā par vienu, tātad viņiem ierocis nav tik svarīgs, bet svarīga mašīna. Sapticu, redziet šitien te tas M-burtiņš, ja? Skaidri zināms, ka tā ir mednieku mašīna. Aiziet. Tas ir tika. Sem Magnum Remingtons. Magnums Remingtons. Jā, tas ir labais 7 kalibri. Cik ilgi kalpo tev? Jā, es redzu Finlandam, jā. Jā, tas ir ļoti. Un aptuvenā cena? Tā 1250 eiro. Tad nemaz nav tik dārgi. 1250 tā nav dārgākā cena. Tā optikam apmēram 400. Jā, tātad komplekts. Komplekts tas būs, tad pilnīgs komplekts būs apmēram 2000. Jā, tad budžeta komplekts 2000. Tas ir budžeta komplekts. Pa jaunam medniekam. Jā, pat jaunam medniekam. Pa viesiem 5000. Es tev pa ieroci. Ar kādu ieroci tu? Tika. Tika. 308 kalibris. Super. Aptuvenā cena. Tikam? Jā. 1200 eiro. Tad arī tāds budžeta klases. Budžeta klases, nav jā. baigais kosmos. Mēs ieslēdzām, rādās tev? Labi. 1200. Labi. Salmiņam trīnīts, jā, par katru ieroci. Tev 1200, bet nav slikti. Jautājums tāds, kad dakters pat trāpa nesliktāk kā pat ar trīnīti. Līdz ar to tad mēs spriežam ne jau... Jā, tieši tā, ne jau plinšauj, bet tad sanāk, kad šauj mednieks, ne jau plinta, jā. Es jau varu nopirkt pa 5000 kaut kādu aizeru vai ko. Dzirdējāt, jā? Viņš var, bet rezultāts būs tāds pats. Viņš var, bet viņš nepirks, jā. Viņš var, bet viņš nepirks, jā. Priekš kam? Es saprotu, viņš iet lielajās vai kas tas tā? Ko? Neko. Lidlauks mūs gaida. Ārā laiks, kā redzat, fantastiko. Virpuļi, var sakot. Un lidlauks, jā. Te vienmēr meža cūkas un stirnas. Briežus es te nekad neesmu redzējis, ka būtu bijis. Nē, bija, meloja. Tanī galā, tur. Tanī galā. Pīsties. Paldies, Natā. Ui, sorry. Viņam vajag pačurās. Greisons ir brīvdomātājs. Greison! To viņš paņēma suns, man liekas, izgāja pačurāt vairāk. Citus gadus mums sanāk tā, ka mēs vienmēr pirmo mastu izvēlās šo. Šogad kaut kā pirmais masts nebija. Tātad šīs sezonas pirmais masts nebija šis, jā. Kaut kā mums te vajadzētu. Stāv kopā dzinēju, viņš nav mežā, tikai viss kārtībā. Stājieties. Labi. Kad tomiņš ir, tad viņš iedod taurīti. Man šodien nav jābļauj, bet mums būs taurīti. Skaļa taurīte. Brīžiem ir neērti viņu nest patiesībā, tāpēc, kad tev vienā rokā kamera, otrā rokā taurīte. Tā kā tā, jā. Ko, gaidām startu, jā. Lidot. Ko, aiziet. Otrās dzinēja medības. 2-0, 25-26. Skatāmies, kas šodien būs. Ejam! Viens briežu teļš pārskrēja pāri laukam, bet jautājums, kāpēc nešauj? Jā, nav šāvienu. Tēd izcirdums ir augstā paipa paņem to krūmu galu, kas
kas ir labajā pusē? Tas stūri. Jā, pa izcietu jūs neejat, ejat viņus pa labi. Nāc šurpā pie maniem paņemšu šo stūri. Ko pirmā liksdiņa šogad? Kaut kādam putnulītim. Māziņš kaut kāds putnulītis izskatās bijis. Baisais lidlauks, nu tā jābrien pa viņu kārprāts. Bet nav šāvi, nav. Tātad zvēra arī nav. Nu, priecē saulīte. Tas priecē, laiciņš ārā foršs, patīkams. Tā kā lienam tik pa krūmiem pagaidā. Kas te pat zinēja iznāca? Es? Tu? Kaut kāds zvērs mums te pa priekšu iet, es nezinu kāds. Šāvien nav, suns tālumā rej, bet mēs neviens neredzējām, kas tas pa zvēru. Mēs tik dzirdam, ka kaut kāds zari lūst, un viņš kaut kā iet uz priekšu. Nu baigi. Nezinu. Mēs zinām, kas tur bija. Mums pa priekšu no meža negāja ārā, bet pa priekšu iet špīsers. Un viņš vienkārši iet pa mežu un nekur. Ne pa labi, ne pa kreisi, bet apskrēja mums tā pa kreisi, pagriezās un aizskrēja tur atpakaļ. Karoči, zvērs mūs piečakarēja. Nu, ko lai saka? Es jums saku, zvēri ir gudri. Zvēri ir gudri. Viņi saprot lietas kārtību. Viņi zina, kāpēc mēs esam šeit un bļaustavies. Ir stirna zeme. Nu, paši redzat, jā? Kāpēc viņš saucās lidlauks? Tāpēc, kad viss te tā kā vienā lielā lidlaukā. Jā. Piečakarē mūsu zvērs, piečakarē. Neko darīt. Meža zvēru kulta vieta. Te viņi berzē savas muguras. Uz lauku pretiem traktoriem. Un mēs vēl neesam. Tas nozīmē, ka jūs atkal kaut kur skrienat, jo mēs neesam vēl ārā. Vajadzētu visiem vienlaicīgi iziet ārā. Tātad, kas tur bija? Stirniņa bija. Šāvien nebija, vai viņi neizskrēja ārā, vai arī vienkārši par viņu neviens nešāva. Tā kā tā. Tūlītās iesim uz nākošo posmu. Bet nu tāds brīksnis kā ārprāts. Tomiņš jau ir nelaimīgs. Viņš teica, ja šitā viņu dzīs, tad viņš medībām vairs nebrauks. Viņam pa grūtu. Viņš ir pārāk jauns priekš šitā. Jā. Jā. Ejam. Kaut kas nesās pa priekšu. Kaut kas nesās pa priekšu mums. Jā. Hei! Tā, mums pa priekšu kaut kas aiznesās, iespējams cūku bars. Es domāju, ka tāds bija cūks, jo zem zāles. Apstājās. Tomiņ nāca uz manu pusi, viņas apstājas man priekšā. Nē, viņš neskrien tagad vajag. Paklausās, uz kuru pusi iet. Nebļausās, bet paklausās. Stāv priekšā, ejam. Jā, man priekšā stāv. Ārviņ priekšā esot. Ārviņš ir pašā labajā malā. Jā, priekšā, tepat priekšā. Vai galvenais nemaz negrib skriet prom nekur? Galvenais neskrien nekur.
Uz aizmuguri, Toms, uz aizmuguri! Uz aizmuguri izskrien! Man aiz mugurās, aiz mugurās! Dzirdēt, uz aizmuguri izskrien cūkas! Man liekas, tas bija kuilis, be. Arvis saka, kuilis varētu būt. Viņš bija viens priekšā apstājās, un tagad aizskiet tieši man aiz muguras un apstājās. Bet tad neiet uz priekšu, paiet uz apakaļ. To viņi paejam atpakaļ? Iet uz apakaļ, ka neizspiedīs viņu laukā. Jā, mēs ejam uz apakaļ. Ejam. Labi, paejam. Visi lēnām. Jūs šitām varat pagaidīt, bet tā nav. Bļāņs, viņš te tādā biezoknī. Es pat nezinu, vai mēs viņu izdzīsim tā. Viņš skrien atpakaļ! Pa kreisi atpakaļ! Suns nav pie jums tavā pusē tur? Nē, viņš jau nogats, viņš neko nedara, viņš vienkārši staigāt. Tomiņ ejam atpakaļ, viņš atkal aiz muguras mums. Mēs ejam atpakaļ, jo viņš mūs atkal apjāja, iet aiz muguras mums. Blin, ka viņš te nesājās pa riņķi. Galvenais, viņš paskrien un apstājās. Zināja, klausās, kur ārpus iet ar to. Viņš pa kreisi! Tom pie tevis! Saka uz apakaļ aizrāpt. Ejam uz apakaļ, jā? Prie ņaudīgā pakaļ. Šāv pa briedi. Hei! Briedi vai kuili? Tas jums ir briedis, nevis kuilis. Un tu galvenais nomedī tad viņu, nevis stāsti mums, ka tu šāvi. Tad labi, viss kārtībā, trāpīgi. Atsitiens bija, jā. O! Otrais, trešais! Ceturtais! Piektais! Sestais! Kaut kāds garām šāvē klūst, vai tur ir bars kaut kāds skrien? Kas tur ir notiek? Kas tur notiekās? Piedod mums mūsu garām šaušanu. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Bet pa ko te šaugāt šitie visi šāvēni? Pa briedi. Ar nelieliem radziņiem. Visi šāvieni bija par vienu zvēru. Jā, visi Pagaid, gaida! Nu tad ir rezultāts, jā? Ir rezultāts guļā. Ir! Vīruši, super nāķi. Paldies, paldies! Ko tu redzēji, cūku vai briedi? Es biju redzējis cūku. Nu labi, sabļaujās, nostājās viss vienā līnijā, tad ejiet tālāk. Nu es vairs nesaprotu, kas mums te notiek. Tagad arī suns ir pie maniem, te arī ir kaut kāda cūka smaka, bet es ar aci neredzēju, vai tā bija cūka vai zina, bet katrā ziņā tas nebija briedis, kas man priekšā uzlec. Nu man arī nē. Es arī pārliecināts, ka tā bija cūka, tāpēc, kad bija zem zāles. Nu jā. Ja briedis lēktu, mēs taču visi redzētu, jopcik. Nu jā, bet es tev saku, es redzēju cūku vienkārši zemā. Tā ir jāiet līdz sākumam, varbūt ir vērts aiziet nostāties sākumā un sākt no jauna, tad viss. Tad aiziet lūdzu visu uz sākumu, nostājieties visi vienā līnijā, vai nav pārdakšana. Tom, kur tu esi? Nu, mēs sākam no jauna vai kā? 6 šāvieni, viena lode 3,50. Tad jūs zināt, cik maksā viens briedis mednieka izpildījumā.
plus dalības maksa, plus ceļš un tā tālāk, plus nodošana, aizvešana, pārstrāde. Jūs saprotiet, ka tā gaļa, sanāk, zelta gaļa, vieglāk aiziet veikalā, beigtu cūku nopirkt nekā nomedīt zvēru. Tā kā medniekiem tas ir kaut kas īpašs manā redzējumā, ja? Tas ir tāds tā kā piedzīvojums, tā ir tā kā spēle, kurš kuru, jā. Dotajā brīdī pagaidām 1-0 mūsu labā, bet tas kūlis kaut kur samainījās ar briedi mums te pa brikšņiem. Un kaut kur viņš tur aizskrēja, kaut kur viņš tur ir, mums viņš jāatrod ir. Adrenalīns, šitas bija uz tādas adrenalīna lobes, nu tas zvērs priekšā, man tepat priekšā. 1,10 metri, ne vairāk. Riktīgi. Pateicīga vieta šeit zvēriem, pateicīga vieta. Man likās, ka es balstu pakaļ jau redzēju, man liekas, ka tas bija buks. Varbūt apre. Smieklīgi. Mazie cūculēni, paskatieties kāda zāle, smiga, rīktīgi apaļa salikta. Viena miga, vēl viena miga, te dzima vēl meža cūku bariņš. 3, 4, 5, 5 šāvieni, 6, 7, 8. Nu, ir baltā gaļa gatā vēl. 8 šāvieni. Tā galā tās cūks tad būs izskrējuši, kas tur izskrēja? Govs droši vien. Gati ziņo, kas tur bija. 8 šāvieni. Nu, kas būs? Dzinēji piestāja, dzinēji neskrien. Jā, labi, sapratām. Acī paklaus. Stirna! Ar balto dibenu kaut kāds aizskrēja uz apakaļ. Tā bija Daces kopija, viņa aizskrēja uz apakaļ ar balto dibenu. Tā kā jūs tagad visi ziniet, jā? No 8 šāvienu, nu ne jau pa vienu. Tur viņas bija, mēs viņas ārā nedabujām. Nu, kas tur bija? Nu, kāpēc neziņo mednieki? Jūs šaujat, kāpēc jūs neziņojat? Atkal uzvilksiet priekšnieks jums rādīs, nu, vajag ziņot. Izšāvāt, paziņojam, kas tur ir. Lai var orientēties, iet uz priekšu, iet uz apakaļ. Dzirdi, ir kādā vēl tanī pusē rācija. Ziņojiet, kas notiek. To ir priekšnieks uzvilksies. Nu, kā mēs šautā noziņos, nu? Nu, bet pasaka, ko darīt dzinējiem, iet apakaļ vai ko? Jau apakaļ, tad jau esat beiguši šaut, nu? Kādi sašaut un tad nav jāiet nekur apakaļ, lai iet ārā. Nu, tā kā labi, sapratām, turpinam dzīt uz priekšu. Jā. Tātad, dzirdējāt, tās bija tās cūkas, ko mēs tur satikām. Tās bija tās cūkas. Nebija kļūdīgs skatījums. Forši. Tomiņš saka, ka viņam patikās. Rezultāts ir. Bija tās meža cūkas, ko mēs tur sākumā redzējām, kuras mums apmaldīja tur un apmainījās vietā ar briedi. Beigās paņēma briedi, bet cūkas tur pat palika. Bet beigās tika arī pie tām cūkām. Ātrums zaķis ir tik resums kārtās. Pa lauku, riktīgi. Normāli ļaka to, ne? Tur jau jāliek pa priekšā. Dace bišķi bļāva. Ķip tā kā dzemdēta. Nu tur riktīgi, nu tā, kad pilnīgi, nu skaidrs, viņa nobijās no kaut kā. Un tad es jau kameru jau ieslēdzu un filmē kā stirnis garām tur. Bet tā, kad cilvēks bļāva, tas skaidrs, ka kaut kas tur ir, kaut kāds zvērs viņa tur izskries. Viņam nofotografē, kas tās ir pa lamatām? Ko nofotografē jau? Viņas obligāti vajag ziņot. Tur var priec ar visu rumpu iet iekšā.
Nu jā, tās ir nelikumīgas medības. Tas te nelamājies. Kurš maliņas darbojas? Un tā, iedomājieties, kaut kur kaut kāds lamats tiek izlikts. Un tūlīt priekšnieks pieņems lēmumu, iet nojaukt, savākt vai ko. Nu, tūlītās viņš dos ziņu, kā tur būs. Nu, nedariet tādas lietas, mēs taču ejam medībā. Nu, doktori, kas tur pa lamatām? Puikas atbildēja kaut kāds dāmas uztaisīts baigais. Nu, zemāk. Kāds maliķu labi. Nu, tu riktīgi sametināts, ar tādu rāmu sametināts pilnīgi. Jā, un tas ir metāla rāmis sametināts tāds ar pilnīgi paceļamiem vārtiem. Tā kā, jā, tieši tāds arī metrs platumā, 2 metri garumā. Priekš cūku noteikti. Kā labi, ejiet, atstājiet viņus, nedariet neko, es noziņošu mežniecībai. Paņem koordinātus. Tūlītās Kristis sariktēs koordinātus. Nu, ko skatāmies vēl vienu mednieku ieroci, un viņš to pateiks, kas viņam par ieroci. Šitais ir Merkel Helix. Ar ko viņš ir interesants, viņš ir tāds blazer konkurents, ar to, ka viņam ir ātrā pārlāde. Ja? Viņam ir 2 reiz īsāks ceļš nekā ir blazerā. Tātad ir efektīvāks? Nu, manuprāt, jā. Man blazeram personīgi nepatīk, kad nāk tev jāvelk acī iekšā faktiski. Jā. Un vēl viņam galā jāuztais klikšķis. Skaidrs. Ķipa tā kā, kad aiztais ciet. Tu aiztais ciet, un tev tā tik vēl ir, ja? Okay. Un daļ tā klikšķis pakās lāci Krievijā. Jo man bija svešs ierocis, es nereize viņu nebiju izšāvis, jo, nu, tur mums kā jau Krieviem nav laika, šie šauji. Iznāk lācis, es uzrauju, apgāžās, nu, puzā trāpīju. Pārlādēju, kliku nav. Es neesmu to kliku uztaisījis, bet nu, tas pats dumšs bija. Es nebiju pieredzi. Cena? Bet nu šit, es tagad nezinu, es viņu pirku 13. gadā. Aptuvena. Nu tad bija pie 3 lati. Jā, tik ērti. Un, nu, jā, es iesaku, jā. Nu, jā. Nu, katrs mednieks. Vēl, kas viņam ir, viņš ir vieglāks pa visu, kas ir, viņam ir 2,7 kg bez, nu, visa. Jā. Un, lai tu izjauktu, tev nevajag nevienu instrumentu. Te ir poga, ja? Jā. Un te ir reku ričaks. Šito attais vaļā un noņem stobru. Iznāk stobra viņam ir mainām varbūt. Jā, man ir 2, man šitam ir 223. Pagaid, ierocim var nomainīt stobru, nezaudējot pašā ieroča efektivitāti, jā? Nē, nu, tu nomaini stobru, tev cits kalibrs, vienīgi tev vajag optiku. Jā, es sapu pieregulēšanu. Visa blazerim ir vajadzīga tā spēc atslēdziņa atkal, kur vienam čomam mēs atkal aizbraucām uz Latgali medībās, šim nav atslēdziņa, viņš tur nevar stobru kaut ko izdarīt. Jā, nē, bet šitas riktīgi lakcijās. Te viss ir ļoti vienkārši, klik, viss. Nē, viņam var mainīt. Nē, šam var mainīt. Jā. Ir tāda mainām. Nu, man ir 2 stobri. Nu, super. Lušak, es to pašu lieku. Jā. Nu, tad jūs redzējāt, jā, kā tas viss darbojās. Ierocis, efektīvs, cilvēks novērtē un iesaka, jā. Tad ķerat ietiekums. Šāds līdzās automātiski. Kas to pa modeli ir? Tas ir Merkel. Merkel kombinētais, jā. Izskatās. Kombinētais ierocis. Tad arī efektīvs ierocis. Nu, ļoti labs. Dzinēju medībās ir ideāls. Super, Vaņa. Nu tā, nu. Smuks. Es noskaidrošu cenu, cik tas Merkels varētu maksāt. Nu, aptuveni. 500? Es domāju... 500 000? Bet, nu... Nu, cik aptuveni? 1000, Vaņa? Es domāju, kaut kur varēja būt ap 3,5. O, tātad. Bet tu, Vaņa, neesi dārgākais. Tas nav vēl dārgākais ierocis. Nē, bet nu viņš ir... Viņam ir arī tas... Bet efektīvs. Ļoti efektīvs, jā. Tu esi apmierināts ar to ieroci? Tu nedomā par citu iegādi vai kaut kā? Nē, man ir vairāk. Vairāk? Bet šitas tev viss vairāk tā kā pie sirds turās, jā? Dzinēju medībās viņš ir ideālākais. Jā, kombinētais gan tālo, gan tuvo var izšaut. Jā, nu, tātad medniekiem arī ir kombinētie ieroči. Vaņam, pieņemsim, patīk kombinētais ierocis, apmierinās cilvēks un gan tuvo, gan tālo šāvienu var izdarīt. Super. Paldies, Vaņa, paldies. Labi, nu kas tev par ieroci un ko pateiks par viņu? Tev tāds glāni jauns izskatās. Nu jā, Jēgers. Jēgers. Jā. Taisno aizslēgu, nav jākloķē.
pārlādē un nākošais šāviens. Uzreiz, jā? Jā, nu tas pēc šāviena Viņš nav automāts, jā? Nē. Nav automāts, jāpārlādē. Nu, drošinātē šitā strādā. Mums viss gatavs šaušanai. Jā. Šitā, lai mēlīte. Nu, pārlādē nākošu. Un aptuvenā cena? Es pat neatceros, 2,5 laika. 2,5. Vienīgais viņam ir nav viņam tā ķīniešu optika ir, Nu, jā. Viņam ir zeis, bet rakstīts ir zeis. Ķīnietis, jā, tas ir. Nav pareizi uzrakstīt. Nu, jūs sapratāt, jā, tu kāds kaut ko kļūdījies, tēmu pasūtīja. Bet strādā, viss labi. Apmierināts, 2,5, skaidrs. Jā. Es gan visus esmu šodien savācis un sapratu, kam ir pats dārgākais. Viņš ir augumā pats mazākais, un viņam ir pats dārgākais ierocis, un atbrauc ar vislielāko mašīnu. Jūs zināt, kas tas ir, jā? Tu? Nē, es nešauju, es esmu dzinējis esmu. Nu, ko darīs Alamatā? Ziņosim valsts meža dienestam, lai rīt brauc un skatāsim. Labi. Lokācija būtu atsūtījums. Nofilmēs sevi, kā tu Lamatā sēdi. Jā, un aiztaisies ciet vārtiņu. Jā. Pirmais masts pēc 3 stundām ir beidzies. Visi sasildījušies saulītē. Es domāju, ka neviens nosalts nav. Jā, kas pirmais šāva pa to bullu? Es zināju, iegāju iekšā. Kuilis, briedis, kas tad tur beigās bija? Es redzēju kuili, bet man liekas, ka viņi samainījās vietām, ka viens aizgāja uz priekšu. Es redzēju kuili, bet man liekas, ka viņi samainījās vietām, ka viens aizgāja uz priekšu. Un divi pacēlā. Toms redzēja, nu, es saku, es redzēju lielo vienu. Pa vienam. Nē, labi, nav starpības. Nu jā. Un tad skatos izskrēč, ka špīserīts tāds. Pa to mazo lauciņu. Domāju, nē, davai jāšauj. Vienā pusē redzēju spīli. Izšauju, sakņupa, bet aizskrēju. Domāju, skaņ jau reku nāks virsū. Nu jā, nomāzēju. Toči, pagriež. Dung. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Vai ne? Jā, tik braukt. Selektīvi un pareizi nometīts. Var apstīt. Jā, spīli galā ir. Cik reizes izšāpoji? Pa viņi 3. Pa bullu, jā. Jā. Nu, pēdējo, ka visi izšāva, te es vēl vienreiz uzšāvu. Bet jau bija ka nepēc. Krāniņš šāvēja. Krāniņš rekoja. Ko jau viņš tagad? Nē, sekciju parādīja. Sekcija. Nu labi, un pēc tam, kas tur vēl bija? Cūkas bija iznāca ārā. Norādi. Divreiz šāvu. Es gēju lauku. Jā, viņas smilgu vai? Iznāca kopā? Svēsaišs. Saprast. Viens liels un 5 mazie. Es saku, es sīko redzēju. Es redzēju lielo, jā. Es redzēju lielo. Es sīko redzēju zālīt. Pārbaudu. Viņi iznāca toču. Kurš tā beigās to sivēnu nometīja? Kāds starpības ir šāva? Galvenais Viens šāvien, viens sivēns. Ļoti labi spatīt. Jā, jo galvenais tas sivēns nokrīt gabalā, guļ. Mēs aizbraucam tos pārējos apstīties. Es neņemšu taurīt, labāk pabļaušu šodien, jo, kad aizķerās man, tad es nokrītu vēl un tad salūst tā taurīt. Negribu salūst to viņam pēdējo taurīti. Coca-Cola dzērājs. Pagaid, bet mēs... Nu, zini, ja vairāk enerģijas dzērienu nelietu, tad kaut ko jāizstāj. Vai ne? Jā. Nu, labi. Un ko, pēdējais masts? Ragana. No neparastās puses. Ejam pretējā virzienā. Un skatāmies, kas mums tur būs. Priekšnieks teica, kad lai šāvēji gatavojās, kad varēs šaut. Nu, skatāmies. Ko priekšnieks ir sasolījis medniekiem. Ir, nu tādas takas iestaigātas, svaigas. Un no lieliem zvāriem, no meža cūkām. Nu, cerēsim, kad kaut kas mums parādīsies. Šajā mastā. Būs rezultāti. Pirmais šāviens.
manas domas pa lapas kaut kādu. Viens. Pa lapas, Dzirdēji? Ir tāda sajūta, ka tu ej, ja, kad tāds vientuļš šāviens, ja, bez enerģijas, tāds pū. Un uzreiz man galvā, nē, tur vienkārši lapas ir. Un tieši tā arī ir. Šāviens pa lapas. Nu, paldies medniekiem, arī lapas jāmedīja. Vēl daži gailnīci ir atrodams mežā. Ko bija vēl viens šāviens. Viens šāviens no labās puses, 2 šāvieni. Kaut kas tur ir izdzīts. Droši vien klapē. Nu, atsaucās, ko tā klapē. Tur varētu būt, ka nav rācijas jāgaida, ka gatim kāds paziņos. Bet šāvien tas ir jau pozitīvi. Tas jau zemes, kaut kur pēmas vai kaut kur tur kāds šauj. Tā kā uz vilgatiem laikam, ne? No labās puses mums, nu kas tur stāv uz ceļa? Jā, tas ir uz zemes vai arī Salmiņš Jānis, jā, tur kaut kur. 6 šāvieni. Nu, 7 šāvieni. Tas ir Salmiņš, kas tur šaudās, un tam nav klusinātājs. Noskaidrojot situāciju iespējams, tie šāvieni ir no blakus kolektīva, kas šauj pa pīlēm kaut kur. Nu, cerēsim, ka kāds arī bija mūsējis, izņemot to vienu šāvienu pa lapsu. Turpinām dzīt. Kurš ātrāk, zaķis vai hēra? Nu, nahren. Hēra saprat, negribēs to zaķi. Vajadzēja par āciju pateikt. Nu, ko nenoķēri, zaķi, ko? Hēra. Reku, reku tur tālumā nesās. Aleksandrs Zaķis! Aleksandr, noķer zaķi tieši tev virsū! Ko medības būs ar šito mastu beigušās? Nē, Arni, nebūs. Nebūs. Priekšnieks grib vēl kaut ko. Viņam nepietika to, kas ir, viņš grib vēl kaut ko. Nu, pastīsies, kas tur būs viņam padomā. Nu, šitas gan ir džips, jā. Un šitai sēdēt ir drošāk, jā. Šitas ir 8-vietīgais. Jā. Nē. Nu, atkal pēdējais masas, nu tagad pēdējais. Parks. Kas nebūs. Mums pa priekšu aizgāja. Jā, redzat, jā? Parkā viss koši dzeltens. Ejam. Es te stāvu, gaidu visu, un te patās, reku te pat gulēja briedis, piecēlās, sāka nesties. Es medniekam saku, reku, mednieks tur stāv. Es saku, skaties, tūlīt necās, un man liekas, ka viņš tā sāk skriet, un pēc tam pagrieza. Šāviens te patās, šāviens aiz muguras, kur stāvēja mednieki. Pa ko šāva, nezinu, bet reku ir meža cūku vietiņa. Parkā zvēri bija, un ir, un skaidrs, kad jābūt vērīgākam, jāklausās, un tad viss notiksies. Šāviens viens bija, bet beigšās masas beidzies. Un viss bija. Paldies. Viss bija ļoti labi. Zvēri bija. Tas, kā mēs viņus nevaram dabūt ārā šobrīd. Kuili šāvu kāds? Jā, dzirdat, jā, es ņem vārds apakaļ šāvu pa kuili, nevis pa lapsu. Neko ejam, skatāmies, būs, nebūs. Rezultāts ir jaunais. Rezultāts ir, viss bija skaisti, diena skaistā un iznākums arī ir skaists. Paldies, kolēģi, ne kaulu visiem, ne kaulu, un tiekamies jau drīz novembrī nākošajās medībās. Viņš mūs redz, Jāni. Jāni, viņš nāk virsū.
Viņas pa kreisi aizskrēja. Redzu, jā, vēl redzu. Medībā. Gaidas medībās viens bišķiņ maziņš krūciņš, ja? Maziņš krūciņš, saka 5-gadnieks. Izraus paulu kaut kādu un tad saprot, cik tur viņam kaut kādu. Dakters tā teica, ne? Kaut ko dakters tā teica, jā, bet es... Tad no čupri ņemš tos sārus, un tad skatās tās galvas. Nu ko, šodien mums ir viens. Pagaidām. Pūkstens ir 23:37. Visa ģimene. Teica un mamma, un var redzēt pēc krāsas, viens gaišāks, otrs rīktīgi tumšāks. Kamerā vienkārši, kad skaties, liekas, ko? Nav gaišāks. Jā, ka salīja tagad kopā tas, kad viņš vēlāk tiek mūfēts un jau priekšā. Nu, šefs ir, nomedījis tu lielāk niknāk. Jāsatās vēl jānāk, nebūs uz mēnes. Artis nodarbojas ar pirmstrādes tehaktīvību. Grūti tiem medniekiem, baigi nav viegli dzīve patiesībā. Smagumi jācilā, pēc tam jāapstrādā, jāpārstrādā, jāpiestrādā, jānostrādā. Ārprāts, tik daudz jāstrādā. Mednieks ir riktīgs darba rūķis, var sakot. Pēc augstākajām higienas prasībām. Pūst mednieku klubā tiek cūkas mazgātas ar attīrītu ūdeni. Tā kā jautājums, vai jūsu mednieku mājā ir attīrīts ūdens ar attīrīšanas iekārtām?